Pēc Kristus pacelšanās debesīs, kā viņš apgalvoja, 50. dienā pēc viņa augšām celšanās un 10. dienā pēc viņa pacelšanās, viņš sūtīja Svēto garu, kurš iziet no Tēva. Pats Kristus iepriekš mācekļiem paziņoja par Svētā gara nosūtīšanu, un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, Paraklitu, iepriecinātāju, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, kuru pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi viņu neredz un viņu nepazīst. Bet jūs viņu pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Un tieši pēc tam viņš teica, bet aizstāvis, Svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, viņš jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Vēlāk viņš teica, tas jums par labu, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es viņu sūtīšu pie jums. Svētā gara atnākšana pie mācekļiem notika 50. Pentekostī dienā. Pentekosts ir nozīmīga vieta apustuļu dzīvē. Iziedami iepriekš cauri sirds šķīstīšanu un apgaismošanos, kaut ko, kas arī pastāvēja vecajā derībā, praviešos un taisnajos, viņi tad ieraudzīja uzcelto Kristu, un Pentekosta dienā viņi kļuva par uzceltās Kristus miesas locekļiem. Tas ir īpaši svarīgi, tāpēc, ka katrā apustulī bija jābūt uzceltiem Kristum. Pentekosta dienā Svētais gars padarīja mācekļus par dievcilvēciskās Kristus miesas locekļiem, un kā Kristus miesas locekļi, viņi ir līdzdalīgi neradītajā gaismā. Kāpēc bija nepieciešams notikt Kristus pacelšanai debesīs un Svētā gara nonākšanai? Kāds tam bija nolūks? Kāpēc mēs sakām, ka baznīca tika nodibināta Pentekosta dienā? Baznīca netika nodibināta Pentekosta dienā. Baznīca bija nodibināta kopš tā laika, kad Dievs aicināja Ābrahamu, patriarhus un praviešus. Baznīca bija nodibināta kopš tā laika. Baznīca pastāvēja vecajā derībā. Bet šeit baznīca pieņēma aprises. Baznīca tika nodibināta tādā ziņā, ka no šī brīža tā tika nodibināta kā Kristus miesa. Tas ir svarīgs punkts, jo tas parāda, ka Pentekosts ir baznīcas kā Kristus miesas dzimšanas diena, un arī, ka visi, kuri ir savienojušies ar Kristus miesu, pārvar nāvi. Pentekosta dienā Kristus nonāk Svētajā garā. Dieva enerģijas ir klātesošas pasaulē, un kurš ir kopībā ar Dieva enerģiju, saprot, ka caur savām enerģijām Dievs ir nedalāms sadalīts un ir pavairots, nekļūdams daudzi. Tādējādi, kādam, kurš ir kopībā ar Dievu, nav daļa no Dieva. Viss Dievs ir klātesošs katrā cilvēciskajā būtnē un ir klātesošs visur, viscaur pasaulē. Šī ir baznīca, kur katrs ticīgais ir templis. Ne tikai Svētā gara templis, bet arī Kristus miesa, jo viņā ir viss Kristus. Šis ir jauns veids, kādā Kristus cilvēciskā daba ir klātesoša pasaulē. Visi, kuri sasniedz dievišķošanu, ir līdzdalīgi šajā Pentekosta pieredzē. Pentekosts tiek saukts par noslēdzošajiem svētkiem, jo tā ir pēdējā Kristus iemiesošanās fāze. Tajos notiek dižas pārmaiņas, jo dievišķotie ir Svētajā garā savienoti ar dievcilvēku Kristu. Tas ir Dieva klātbūtnes noslēpums pasaulē. Dievs savā pilnībā ir visur esošs, it visā, visur nesadaloties, un viņš ir sadalīts bez sašķelšanās. Tas ir noslēpums. Šis Dieva klātbūtnes veids pasaulē, it sevišķi svētajos, sākās pirmo reizi no Kunga pacelšanās debesīs un Pentekosta. Kad Pentekostā Kristus Svētajā garā atgriežas baznīcā, Kristus cilvēciskā daba tagad ir līdzdalīga šajā esamības raksturojumā, nedalāmi sadalīta starp individiem. Šī iemesla dēļ, kad dievišķajā Euharistijā mēs saņemam svēto vakarēdienu, viens nesaņem pirkstu, cits kāju, vēl cits degunu un ausi, bet dievišķajā Euharistijā ik viens uzņem sevi visu Kristu kopumā. Turklāt Pentekosta dienā mācekļi ieguva visu patiesību. Pirms savām ciešanām Kristus teica saviem mācekļiem: vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Šie Kristus vārdi ir cieši saistīti ar Svētā gara atnākšanu Pentekosta dienā, ar visas patiesības atklāsmi, kuru mācekļi nebija spējīgi panest. Viņi nevarēja to saņemt agrāk bez Svētā gara. Šī visa patiesība, kas atklāta Pentekosta dienā apustuļiem, ir baznīcas kā Kristus miesas patiesība, ka mācekļi kļūst par šīs uzceltās miesas locekļiem un ka baznīcā viņi zinās Dieva godības un valdīšanas noslēpumus Kristus miesā. Pentekosta dienā viņi iepazina visu patiesību. No tā izriet, ka pilnīga patiesība nepastāv ārpus baznīcas. Baznīcā ir patiesība, jo tā ir Kristus miesa un svēttapšanas kopiena. Svēto tēva tradīcijā šie vārdi, tas jūs vadīs visā patiesībā, tika piepildīti Pentekosta dienā. Tādējādi tajā dienā ir atklāta visa patiesība. Tas nozīmē, ka Kristus pats,
pirms savas augšām celšanās neatklāja apustuļiem visu patiesību. Kāpēc ne? Jo viņi nevarēja panest visu patiesību. Viņi nebija vēl pietiekami sagatavoti. Šī patiesība, ko Svētais Gars atklāja Pentekosta dienā mācekļiem, ir tāda, ka baznīca ir Kristus miesa un mācekļi kļūst par Kristus miesas locekļiem. Nav citas patiesības aiz šīs patiesības. Pentekostā notiek Svētā Gara enerģiju sadalījums, tā ka visa Svētā Gara enerģija ir klātesoša katrā apustulī. Viena mēle katram apustulim, taču ar Svētā Gara nonākšanu mums ir arī Kristus nonākšana. Tā sakot, tā ir kā otrā iemiesošanās. Baznīca ir pārvērsta par Kristus miesu. Tā jebkurš mūsdienās, kurš virzās no šķīstīšanās uz apgaismošanos, ir ne tikai Svētā Gara templis, kāda bija vecās derības pravieši, viņš ir ne tikai baznīca kā Dieva templis, bet viņš ir arī baznīca kā Kristus cilvēciskās dabas mājošanas vieta. Katrā ticīgajā, kurš ir apgaismošanās stāvoklī, ir viss Kristus. Tā vārdi, tas jūs vadīs visā patiesībā, bija piepildīti Pentekosta dienā. Tādēļ Svēto Tēva interpretācijā Jāņa evaņģēlija 15., 16. un 17. nodaļas tika piepildītas Pentekosta dienā. Kopš Pentekosta ik viens, kurš sasniedz pilnību, iziet caur šķīstīšanās un apgaismošanās posmiem, un kad viņš nonāk līdz dievišķošanai, viņš sasniedz to pašu pieredzi, protams, atšķirīgā pakāpē, kura apustuļiem bija Pentekosta dienā. Pentekosta auglis ir tas, ka baznīcas locekļi ir padarīti par svētajiem. Mēs runājam mūsdienās par svētapšanu, it kā tas būtu domāts tikai dažiem ļoti īpašiem mūkiem. Tajās dienās tas noteikti bija visu kristiešu mērķis – virzīties no šķīstīšanās līdz apgaismošanai un tālāk. Kad kāds, kurš ir iepazinis Kristu vaigu vaigā, balstoties uz pieredzi un ar nepārtrauktu iekšējo lūgšanu, lasa veco derību, viņš redz visur Kristu, un viņš redz, ka praviešiem bija noētiskās lūgšanas un godības kunga dievredzēšanas pieredze, un viņš ir spējīgs interpretēt veco derību. Taču kas ir vajadzīgs, lai varētu pareizi izskaidrot praviešus? Noētiskā lūgšana. Nepastāv izpratne pāri Pentekostam. Katra dievišķošana ir Pentekosta atkārtojums baznīcā, un šī Pentekosta pieredze aiziet pāri izpratnei, pāri vārdiem un koncepcijām, jo šajā pieredzē gan vārdi, gan koncepcijas ir atceltas, kaut arī ne tādā ziņā, ka tās ir pilnīgi iznīcinātas, jo vārdi un koncepcijas paliek kā izteiksmes forma. Kāds, kurš ir dievišķots, ieguvis zināšanu, kas pārspēj zināšanu, bet viņš lieto gan vārdus, gan koncepcijas, lai runātu ar citiem cilvēkiem. Nepastāv dziļākas izpratnes aiz šīs Pentekosta pieredzes. Būtībā Pentekosta pieredze pārspēj izpratni un izteiksmi. Es atkārtoju, ko teica Svētais Gregorijs teologs. Ir neiespējami izteikt Dievu, un pat vēl vairāk neiespējami viņu aptvert. Tie, kuriem ir Pentekosta un dievišķošanās pieredze, nedz izsaka Dievu, nedz arī saprot Dievu, jo pieredze pārsniedz saprašanu un izteikšanu. Vienalga Pentekosts ir izteikts tādā ziņā, ka kaut arī mēs nenododam atklāsmi citiem, jo šī pieredze ir atklāsme, mēs nododam ziņas par atklāsmi. Cits svarīgs punkts, kas saistīts ar Pentekosta noslēpumu, ir Kristus lūgšana Tēvam, lai mācekļi sasniedz vienotību savā starpā. Savā augstā priestera lūgšanā Kristus saka, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Citviet viņš saka, un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens tāpat kā mēs esam viens. Tālāk viņš lūdzās, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Protams, ieraugot šo godību, viņi kļūtu pilnīgi, ka viņi ir pilnīgi viens. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Kur es esmu, kā viņš iepriekš teica, es noeju jums vietu sataisīt. Šī vieta ir Dieva godība. Tātad godība, ko es esmu devis viņiem, ir godība, ko viņi jau bija saņēmuši, attiecas uz kaut ko citu. Pēc tam viņš runā par vietu, kur es būšu, viņiem arī jābūt. Ko tas nozīmē? Lai viņi redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu man esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Apustuļi bija pagātnē saņēmuši godību, bet viņi redzēs godību nākotnē. Viņi ir saņēmuši godību, bet viņi redzēs godību. Citiem vārdiem, viņi bija sasnieguši apgaismošanos, un viņi virzīsies līdz dievišķošanai. Kristus lūdzas par nākotni. Tagad visi mūsu pašu cilvēki un protestanti tic, ka viņš lūdzas par baznīcu vienotību. Tam ar to nav nekāda sakara. Viņš lūdzas par dievišķošanu. Tā ir dievišķošanas lūgšana, lai viņi ir viens, itin kā mēs.
Kā mums ir viena godība, viņi arī būs savienoti savā starpā, jo viņiem būs tā pati godība. Tā visi kopā mēs kļūstam vienoti viens ar otru un viens ar Dievu, jo visiem no mums un svētajai trijādībai piemīt tā pati godība. Tas nozīmē vienotību Dieva godībā. Pentekosta dienā apustuļi redzēja Dieva godību kā Kristus miesas locekļi, kādi tie kļuva svētajā garā un saņēma svētā gara dāvanas. Pentekosta pieredze ir visdižākā dievišķā redzējuma pieredze. Pentekosta pieredze ir visaugstākā dievišķošanās pieredze pirms otrās nākšanas. Nav nekā augstāka par Pentekostu. Kāpēc pareizticīgajā teoloģijā nevar būt tālākas atklāsmes aiz Pentekosta, bet atklāsme beidzas ar Pentekostu un nepastāv citas atklāsmes? Katru reizi, kādam sasniedzot dievišķošanās pieredzi, tiek atkārtota tā pati Pentekosta pieredze. Var sasniegt Pentekosta pieredzi, nevar sasniegt nekādu citu pieredzi, jo atklāsme tiek pabeigta. Visa patiesība ir atklāta Pentekostā. Cits svarīgs punkts, kas saistīts ar Pentekosta noslēpumu, ir tāds, ka kaut arī Pentekosta pieredze ir unikāls notikums baznīcas vēsturē, cilvēki, kuriem ir atbilstoši priekšnoteikumi, uzkāpj tikpat augstu kā Pentekosta noslēpumā. Tādējādi Pentekosta noslēpums tiek atkārtots caur gadsimtiem. Pēc Pentekosta visas dievišķošanās pieredzes ir mērogā, augstāk vai zemāk Pentekosta pieredzes rāmjos. Tā pati pieredze vienmēr tiek atkārtota dievišķotajos viscaur baznīcas dzīvē. Šī pieredze veido svētās relikvijas un pilnīgi visu pareizticīgās baznīcas dievkalpošanu un dievbijības ieražas, kuras, es ļoti baidos, vienkārši ticīgie saprot labāk nekā kādi teologi. Tie, kuri jūt godbijību pret relikvijām, saprot, jeb izjūt kaut ko no šī svēto relikviju fenomena. Šī Pentekosta pieredzes atkārtošana baznīcas vēsturē ir baznītiskās vēstures un pareizticīgās baznīcas dogmu vēstures mugurkauls. Pentekosta pieredze noteikti ir noslēpums, un tā nav saistīta ar saprātu jeb spriestspēju. Kas ir visa patiesība? Tas ir kaut kas, kas pārspēj cilvēka saprātu. Tā ietver Kristus cilvēcisko dabu un mājo tajā, kurš ir sasniedzis apgaismošanos un dievišķošanos. Viss noslēpums kopumā, kas attiecas uz iemiesošanos un svēto trijādību, uz dievišķo žēlastību, cilvēka personības izārstēšanu, pestīšanu vecās derības laikos, nākotni un otro nākšanu, visas šīs lietas ir iekļautas Pentekosta noslēpumā.